Labdien! Mēs esam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolēni. Pārsvarā visi esam no 1. kursa, neskaitot dažus profiņus, no 2. Tā kā mūsu skolā mācās dažādu mākslu un mediju profesijas, nonācām pie domas veidot televīzijas spēli. Lai sacenstos par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma spēcīgākā, saliedētākā, gudrākā un veiksmīgākā kursa titulu. Un mēs nosaucām šo spēli Kursu kari. Katrā spēlē piedalīsies 4 RMMT kursu komandas. Katrai komandai būs jāpild 4 uzdevumi. Un tikai viens būs uzvarētājs, kurš tiks finālā. Finālā sacentīsies 3 komandas. Un tad mēs uzzināsim, kurš ir RMMT spēcīgākais kurs. Kā mums gāja un kas no mūsu ieceres sanāca, to mēs tūlīt redzēsim. Aleksandra, Čau, Jēkab! zini, ko RMMT tauta runā? Nē, kas paspēja notika, kamēr es mācījos? RMMT TV viens no gudriniekiem izdomāja izveidot 100 jautājumus un apkopoja 100 atbildes. Kāpēc tik daudz un ko jūs taisāties darīt ar to? Mēs varētu 5 no tiem jautājumiem katrai komandai uzdot. Bet vai tas nav pārāk vienkārši? Sāksim ar to, ka viņiem būs jānosauc 5 populārākās atbildes, un viņiem būs dotas 30 sekundes, lai apspriestos. Bet kas viņam par to būs? Par katru pareizo atbildi būs 10 punkti. Viņam tīri labi sanāk. Pašai pirmajai reizei, tīri labi. Tad mēs varam beigt tērēt laiku un sākt spēli. Un mūsu pirmā komanda ir MO12. Cik es dzirdēju, jūsu kapteinis ir Toms. Sveiki, Tom. Tātad, ko tu atnesi līdzi sev? Jēkabs teica, atnesis. Atnesis. Komanda nav kaut kāds koferis, ko var atnest. Tas taču jauniešu humors. Tā viņi joko. Jā? Paņēmu Pēteri, Leonāru, Tomasu Kuvaltu un Dariju. Tātad jūsu pirmais jautājums ir, kura ir cilvēku mīļākā planēta Saules sistēmā? Jums būs jānosauc 5 populārākās atbildes. 30 sekundžu laikā. Un laiks. Zeme. Atbildēsiet pēc tam. Mars. Jupiters. Neptūns. Uranus. Pagid, 5 Zeme. Mēs uzdevām jautājumu, bet mēs nezinājām, ko darīt, kamēr viņi domā. Tāpēc dialogs, kādu mēs runājam, bija reāls sviests. Jā, bet mēs arī stāvējām ar muguru pret ekrānu. Un mēs diezgan neveikli stāvējām viņiem blakām. Laiks beidzies. Dodiet savas atbildes. Mēs iesim ar Zeme, Jā. Mars, Jupiters, Urāns un Saturns. Un jūs esat atbildējuši un saņēmuši 40 punktus. 4 pareizi atbildes. Ļoti labi. Viņi visi tādi smukiņi, lilā. Ļoti patīk. Kas lilā? Komanda. Jēkab, var uzdot arī nākošo jautājumu? Protams, kurā krāsā cilvēkiem patīk vismazāk? Vismazāk? Vismazāk. Krāsa, kura? Jā. Okay. Aiziet laiks. Roza. Nē, rozā patīk daudziem. Oranžs, brūns, zeltens. Smarknīgs. Bet zeltens. Brūna. Brūna. Mēs visu laiku skatījāmies lapiņās. To varēja pamanīt. Likās tā, kā tās lapiņas mūsu dzīvības izglābtu. Tā šķita. Laiks sāk beigties. Zeltens sarkans. Zaļš. Dodiet savas atbildes. Iesim ar brūnu. Jā. Zaļš. Zeltens. Oranžs un rozā. Jums ir 30 punkti. Tieši tā. Esat gatavi nākamajam jautājumam? Mēs esam gatavi nākamajam jautājumam. Kas ir cilvēku mīļākās uzkodas ballītēs? Aiziet laiks. Čipši. Desiņas vēl. Desas. Kas vēl? Tikai tagad laiks iet. Jums vairāk laika? Mums bija jālaiž taimers. Pirmais ieraksts. Kļūdas. Ja viņi apkopoja students. Siers. Haribo. Nē. Viņi ir garšīgi. Labi. Tas pohām vēl labi. Beigo piciņš.
Maz laika. Laiks ir beidzies. Jā. Čipši, Čipši. kaut kādas desiņas, Labi. marināti gurķi, Labi. picas Picas un siers. un siers. Jūs esat saņēmuši 30 punktus. Labi, dosimies pie nākošā jautājuma. Kas ir pirmais, ko cilvēki dara, kad atnāk mājās? Aiziet laiks. Nomazgājis, Novelk drēbes. pārģērbis, pārģērbies, nomazgājies, stolete. Nomazgājis. Gulēt. Poveru nautiņu uztaisīt. Laiks ir beidzies. Nomazgājis, pārģērbies, pēd, Pēd. guļ un pie datora sēž. Jums ir 20 punkti. Vai drīkst pēdējo es? Droši. Kas ir visneoriģinālākā dzimšanas dienas dāvana? Puķes, nauda, šokolādes, šampanēts. Kāds dāvans tu izvēlēsi, ja gribi kādu pārsteigt? Labs jautājums. Jebko. Nu, es laikam būtu pārsteigta, ja tu man uzdāvinātu jebko. Laiks ir relatīvs. Šokolādes, puķes, nauda, kartiņas un alkohols. Jums ir 10 punkti. Paldies par atbildēm un aicināsim nākošo komandu, kas ir MF11 ar kapteini Sintiju. Sintī, tu esi kapteini komandā. Un kādus tu savus kursa biedrus atvedi līdzi? Rihards, Emīlija, Anete un Alumīnijas. Sāksim otrās komandas jautājumus. Pirmais jautājums ir, kāds ir cilvēka mīļākais pārvietošanās veids? Un laiks ir sācies. Skūteri. Jā, laik vienkārši boltiņš. Vai arī taksis. Taksis, jā. Tad kāds taksis. Laiks ir beidzies. Mašīna, taksis, sabiedriskais transports, ritenis un ar kājām. Un jūs esat saņēmusi 40 punktus. Ļoti labi. Nākošais jautājums ir, kura ir cilvēka mīļākā automarka? Aiziet laiks. Volkswagen. Visur ir Volkswagen, Audi. Jā, nu faktiski. Okay. Volkswagen, Toyota, Mercedes. Tātad Audi, BMW, Opel, Nissan, Toyota. Vajadzēja uzdot jautājumu, vai tas ir Latvijā vai globāli? Latvijā 100 cilvēku aptuveni skolā. Mercedes un... Volkswagen, Audi, Mercedes. Laiks ir beidzies. Volkswagen, Toyota, Mercedes, BMW un Audi. Un jūs esat saņēmuši 30 punktus. Nākošais jautājums. Kādā Latvijas pilsētā tu gribētu pavadīt vasaras brīvlaiku? Un Aiziet laiks. laiks. Jūrmala, Bārba, Liepāja. Liepāja, Valmiera. Ventspils. Sigulda. Sigulda, jā. Sigulda, Liepāja, Jūrmala, Rīga un Kuldīga. Jēkab, Es esmu bēdīgs, ka jūs neteicāt Ventspils. tu vēlētos tur pavadīt? Jā, problēma tā, ka Ventspils arī nav pareizi atbildi šeit. Labi. Es ar Adriānu skaitījām punktus un pēkšņi baboh. Man tāds aizdoms, ka tas krēsls bija no manīm. Nebēdēs, profesionāļiem arī tā sanāk. Un jūs saņēmāt 30 punktus. Kādi ir cilvēku mīļākie svētki? Aiziet laiks. Jāņi. Jāņi. Lieldienas. Ziemassvētki, dzimšanas diena. Helovīni, jaunais gads. Ziemassvētki arī pieminēt. Ziemassvētki, dzimšanas diena, jaunais gads, Helovīns. Jāņi, jā. Ok. Un laiks ir beidzies. Dzimšanas diena, Jāņi, jaunais gads, Helovīni un Ziemassvētki. Jūs esat saņēmuši 30 punktus.
Kādi ir jūsu ģimenes mīļākās aktivitātes? Ēst kopā. Braukt ciemos, pie citiem ģimenes biedriem. Kaut kāds sporta spēles. Ceļošana, sporta aktivitātes, galda spēles. Laiks beidzies! Tad ceļošana, sporta aktivitātes, galda spēles, vakariņas un svētku svinēšana. Jūs saņēmāt 30 punktus. Nākošā komanda ir KK11. Tātad jums kapteinis šeit nav, bet kāds no jums būs kā gatavs būt kā kapteinis? Es būšu kapteinis. Super, tad pastāsti, kas šitie ir pret cilvēkiem. Man pa kreisi ir Kaspars un Roberts, mani kolēģi. Super. Tad pa labi Elīna un Kristers. Labi, jūsu pirmais jautājums. Cik parasti patērē naudu, lai pārēst pusdienas? Un laiks sācies. Jā, 5 ne mazāk kaut kādu €1,80 es šodien samaksāju. Kur tu ej? Elīca. 2,60 tā Rīmija pīca. Tu vispār ievērtēji, cik saskaņot viņi ir saģērbti? Kokteilnieki? Nu, kokteilnieki arī, bet Aleksandra un Jākaps. Kurš tad viņus saģērba? Vispār jau es saģērbu ar apģērbu dizaina nodaļas palīdzību. Laiks beidzās. 3,50, 2,60, 3, 5 un 4. Nav daudz pareizu atbildi. Jums ir 20 punkti. Un mums ir jāvada spēle. Labi. Un tāpēc mēs varam iet uz otro jautājumu. Kas ir visilgākais, cik stundas jūs esat bijuši nomodā? Populārākā atbilde, protams. Aiziet laiks. 74. 24 noteikti vieni. Mums vajag cik 5 atbildes? 74. Sauc pa vidu vēl kaut kas 25, tad 12, jā. Tas tā, kurš? 12, 24, 70. Un tad kaut kāds 48. Laiks. 24 stundas, 12, bija 48, 50 un 45. Un jūs esat saņēmuši 20 punktus. Es visilgāk esmu bijis nomodā Jāņos, un tas ir maksimums 24 stundas. Runājot par Jāņiem, nākamais jautājums ir par Jāņiem. Kādas ir cilvēku mīļākās Jāņu līgo tradīcijas? Aiziet laiks. Jā, ugunskurs, lekšana kādu Peldēšana. vainagu pīšana. Vainagu pīšana. Alus, tad laikšana pāri ugunskuram, vainagu pīšana, papardzieda meklēšana un peldēšana. Labi, peldēšana? Ļoti interesanti. Un jūs esat saņēmuši 20 punktus. Tātad 4. jautājums. Kāds ir cilvēku mīļākais kartupeļu ēdiens? Aiziet laiks. Kāda vispār ir kartupeļu ēdiena? Nu kā ir frī kartupeļu, vārīti, cepti, pankūkas kartupeļu. Tā tur ir vēl 101. Kā es saucu šķidru? Biezeni. Kartupeļu biezenis, kartupeļu frī, vārīti kartupeļi, cepti kartupeļi un kartupeļu pankūks. Un jūs saņēmāt visus 50 punktus. Pēdējais jautājums. Jā. Kāda ir tava mīļākā radiostacija? Superhit. Latvijas radio 2 noteikti. Pirmo kanālu neņems. To tikai vecmāmas klausās. Populārākās reklamētas arī. Bet padomā, ja viņi intervē mums Tad Skonto, Radio Tev, SVH. To viņi dzirdējuši. Laiks! Star FM, EHR, Skonto, Radio Tev un Latvijas Radio 2. Jūs saņēmāt 40 punktus. Tieši tā.
Un pēdējā komanda šodien ir MS11. Tātad jūs esat pēdējā komanda MS11. Kurš no jums ir kapteinis? Es. Pastāsti, Tomas, ko tu atnesi līdzi? Nu, es jums atnesu Emīlu, Margaritu, Jāni un, protams, Andreju. Nu tad sākam pēdējos 5 jautājumus. Es uzdodu. Cikos tu celies, lai tiktu uz skolu? Aiziet Un laiks. laiks ir sācies. Cikos šorīt cēlies? 7, jo studijā bija jābūt 9. Pareizi attieksmi. Nav nekāda joka. Pirmā paštaisītā TV spēle. Gan arī vai kā kristības. Laiks. Laiks beidzies. Tātad 5, 6, 6:30, 7, 7:30. Tas ir baigi interesants jautājums. Mums vajadzēs noskaidrot mazliet no profesionāļiem, kāda ir atbilde, jo jūs kaut kā interesantā veidā atbildējāt tomēr. Jā. Tur bija paredzēts, ka iedos laiku no līdz, bet komanda iedeva precīzi atbildes. Atbildīgā komisija visu apskatīja un akceptēja atbildi. Jūs esat visu pareizi atbildējuši. Kāda ir tava mīļākā galda spēle? Atvainojos. Aiziet laiks. Cirks, Cirks, monopols. Riču raču. Mums arī pēc kārtas, bet ne. Durvis. Skaņu operatori arī izskatās labi. Jā, sajūta, ka piesaistījuši stilistu. Pieeja nopietna. Uno, maybe. Uno arī. Mums 5 vajag. Tad labi ņem tā. Mēs runājam, mēs runājam strīti, jā, kaini par Latviju vai tā kā, lai... Tikai par Latviju, cik Latviju. Uno nebūs. Labi, tad ņemam tā. Uno ir tieši visiem. Monopols. Durvis arī ir visiem. Nu, atbildes. Lūdam dot atbildes. Monopoly, Alies, Cirks, Uno un Duraks. Duraks, tas ir kārtas. Jā. Ja vienkārši kārts. Vai jūs paliekat vienkārši kārts, vai jūs sakat duraks? Duraks, tas ir vienkārši kārtas. Varit sūks. Kurš nezina, kas ir dureki? Jēkabs gaņā. Nē, nu, viņš vienkārši profesionāls, uztur sarunu. Jums ir 40 punkti. Nākamais jautājums. Tu to teiksi? Jā, nākamais jautājums ir, bez kāda apģērba gabala tu nevarētu izdzīvot? Aiziet laiks. Apakšpikses. Jā. Zaķis. Kurpes. Apakšvēļas, ne tikai bises. Ok, apakšvēl, kurpes. Jā. Es kavēju matemātikas pārbaudas darbu. Es fizikas. Es matemātikas. Fizika grūtāk. Matemātika. Nu, atbildes? Jā, dodiet lūdzu atbildes. Virsdrēbes, apakšveļa, kurpes, bikses un krekls. Virsdrēbes, tas ir visas virsdrēbes. Ārsdrēbes, labi. Izskatās, ka skaņu operatoriem diezgan labi iet. Jā, viņi šobrīd vadībā. Atkal 40 punkti. Skaņinieki labākie. 4. jautājums ir, kāda ir tava mīļākā zupa? Aiziet laiks. Augstas Borš. Borš, defo borš. Soļanka. Jā, soļanka, augsta zupa. Soļanka, augsta zupa. Moš kaut kāds piena zupas. Bieza zupa. Dārziņu zupa. Dārziņu zupas, jā. Nē, bet viņi tāda Android. Biešu zupa. Ne, biešu zupa, augstā zupa, soļanka. Es domāju, ka viņi negaršo tomātu zupu. Dodiet lūdzu atbildes. Biešu zupa, makaronu pienu zupa, soļanka, augstā zupa, borš. Ok. 40 punkti. Jums nu gan labi veicās. Un mēs nobeigsim šito raundu ar pēdējo jautājumu. Kas ir tavs mīļākais filmu žanrs? Aiziet laiks. Ziepenis, fuik, mēs dzīvojam Latvijā, Ziepenis. Ziepju operas. Ziepju operas, bet pagaidi. Fantāzija, romantika. Dokumentāls. Dokumentālās, jā, dokumentālās. Dokumentāls. Domāju. Labi, lai būs. Kāpēc Laiks. Dokumentālās, šausmu, komēdijas, romantisma un fantāzija. Labi. Un jūs saņēmāt 30 punktus. Paldies komandām. Un mēs pēc īsa brītiņa būsim atpakaļ. Saruna. Labdien! Turpinām spēli ar otro uzdevumu. Jā, otrais uzdevums? Jā, skrienam vējas pārniem. Šoreiz mēs, Reina un Sarma, vai arī otrādāk, turpinām spēli Zini vai Mini.
Noteikumi pavisam vienkārši. Jums jāizvēlās viena no 4 tēmām. Latvijas vēsture, sports, ģeogrāfija un dabaszinātnes, kas ietver gan ķīmiju, gan fiziku. Tad šis ir tāds neliels skolas tēmu atkārtojums. Jā, tā varētu teikt. Kā tad tev iet ar vēsturi? Tu jau zini, ķipurs ar viņu jociņiem, tas jau tās jautrākās stundas. Teksti jums bija ļoti asprātīgi, bet man šķiet, ka to nozīmi saprotam tikai mēs. Mums skatītājiem jāpasaka, ka ķipurs ir mūsu vēstures skolotājs. Bet, paskaties, mēs skatāmies satriecoši. Bet, protams. Teiksim laikvārdību un sākam? Sākam. Sāksim mēs šo uzdevumu ar grupu, kurus nopelnīja visvairāk punktus pagājušajā uzdevumā. MS11, lūdzu, pie galdiem. Lūdzu, jūs varat izvēlēties tēmu. Latvijas vēsture, sports, ģeogrāfija vai dabaszinātnes. Tur kādi jāatcerās. Vēsture, tu domā. Kāda ir jūsu izvēle? Kāda ir jūsu izvēle? Es varu to 30 sekundžu timerī. Nē, šis ir uz brīdi jāpasaka. Nu, reizēm grūtāk ir izvēlēties tēmu, nevis pareizo atbildi. Mēs ņemsim dabaszinības. Dabaszinātnes. Gatavi pirmajam jautājumam? Jā. Nosauc elementu, kas ietilpst visu organisko vielu molekulās. Atbilžu varianti. Ogleklis, skābeklis, silīcijs vai ūdeņradis. Lūdzu, laiks. Man čujas raika ūdeņradis. Ogleklis, redz, kā organiskā Mēs esam gatavi atbildēt. Gatavi atbildēt. Kāda ir jūsu atbilde? Ogleklis. Atbilde ir pareiza. Apsveicam ar iegūtiem 10 punktiem. Otrais jautājums. Kā sauc pozitīvi lādētu daļiņu, kas atrodas ātoma kodolā? Atbilžu varianti. Protons, neitrons, elektrons vai Higgsa bozons. Lūdzu, laiks. Fizika man labāk sanāk nekā ķīmija. Tas, ka vienmēr fizikas skolotāji. Mēs esam gatavi atbildēt. Kāda ir jūsu atbilde? Neitrons. Fuj, nē, elektrons. Pieņemam pirmo atbildi. Kāda ir jūsu atbilde? Elektrons. Mēs viņiem devām iespēju mainīt savu atbildi. Viņi paši atteicās. Atbilde ir nepareiza. Neiegūstat punktus. Mums likās, ka viss pareizi. Trešais jautājums. Kādu krāsu iegūtu, sajaucot visas varavīksnes krāsas vienā? Atbilžu varianti. Violetu, baltu, brūnu vai zilu? Sāks laiks. Balts. Balts, man liekas, ka brūns tieši. Tāpēc, ka tu visu sajauc. Tu esi kaut kad jautas krāsas. Zini? Vai mini? Tā ir. Kāda ir jūsu atbilde? Violets. Atbilde ir nepareiza. Tagad pie galda aicinam nākamo komandu MF11. Esat gatavi? Jā. Nu jau jums ir tikai 3 tēmas palikušas pāri. Tā, operators kadrā. Nomierinies, tā gadās. Latvijas vēsture, sports un ģeogrāfija. Kuru jūs izvēlēsieties tēmu? Ģeogrāfija. Ģeogrāfija. Ļoti labi izvēle. Gatavi pirmajam jautājumam? Jā. Pirmais jautājums. Kā sauc Latvijas dziļāko ezeru? Atbilžu varianti. Lubāns, Drīdzis, Usmas ezers vai Engurs ezers? Sāks laiks. Drīdzis bija uz ekrāna. Es nemaz to labāk. Okay, labi. Laiks ir izsacējis. Lūdzu, kāda ir jūsu atbilde? Drīdzis. Atbilde ir pareiza. Iegūstat 10 punktus. Nākamais jautājums. 2 valstis ieskauj Nāves jūru. Viena ir Jordānija,
un otra - Sīrija, Irāka, Irāna vai Izraēla. Sāks laiks. Nē, domāju. Mūs nemaldina šitā. Lūdzu, gaidu atbildes. Irāna. Atbilde ir nepareiza. Neiegūstat punktus. Un pēdējais jautājums. Kur atrodas Lieldienu sala? Atbilžu varianti. Čīle, Bolīvija, Austrālija vai Madagaskara. Sāks laiks. Gatavi atbildēt? Jā, Čīle. Atbilde ir pareiza. Iegūstat 10 punktus. Tagad aicinām KK11. Mūsēja, tur mīkšķi. Nu ko, jums ir palikušas 2 tēmas, no kurām izvēlēties. Sports vai Latvijas vēsture? Latvijas vēsture. Latvijas vēsture. Pirmais jautājums. Kur notika Latvijas neatkarības pasludināšanas ceremonija? Atbilžu varianti. Latvijas Republikas Saeimas namā, Latvijas Nacionālajā teātrī, Doma laukumā vai Rīgas Kongresa namā? Aiziet laiks. Teātrī. Atbildi. Latvijas Nacionālajā teātrī ir jūsu atbildi? Jūs esat pārliecināti? Es esmu pārliecināts. Atbilde ir pareiza. Otrais jautājums. Kurā gadā notika Baltijas ceļš? Atbilžu varianti. 1986., 1990., 1988. vai 1989. Aiziet laiks. Es teiktu 90. Es saku 90. Var teikt? Jā. 90. gadā. Atbilde ir nepareiza. Pareiza atbilde 89. gadā. Pēdējais jautājums. Kā sauc pirmo Latvijas prezidentu? Atbilžu varianti. Alberts Kviesis, Gustavs Zemgals, Jānis Čaksta vai Kārlis Ulmanis. Aiziet laiks. Tu zini, kā sauc Latvijas pirmo prezidentu? Nu, priekš manim tā vienmēr būs Vairvīta Preiberga. Es tev reāli piekrītu, bet es nezinu, vai atbildi ir pareizi. Jānis Čaksta. Es domāju, ka atbildi nebūs pareizi. Atbilde ir pareiza. 10 punkti iegūti. Lūdzam pēdējo komandu MO12. Diemžēl jums ir palikusi pēdējā tēma – sports. Jūtaties gatavi? Iespējams. Jā, protams. Pirmais jautājums. Kā sauc Latvijas hokeja izlases kapteini? Atbilžu varianti. Paldies. Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš, Rodrigo Ābols vai Zemgus Girgensons? Aiziet laiks. Es domāju, ka Rodrigo Ābols. Man liekas, ka C. Rodrigo Ābols? Jā, es nezinu, kāpēc. Tāda nojausma. Intuīcija. Atbilde ir pareiza. Wow! Otrais jautājums. Cik gara ir klasiskā maratona distance? Atbilžu varianti. 21 km, 10 km, 55 km vai 42 km? Mēs dosim atbildi D, 42 km. Tas tik ir ātrums. Viņi vispār nedomā, tikai atbildi. Atbilde ir pareiza. Aplausi, ovācijas. Pēdējais jautājums. Kuru sporta veidu dēvē par sporta karali? Atbilžu varianti. Basketbolu, futbolu, hokeju vai 10 cīņu. Aiziet laiks.
Teiksim, B. Futbols. Ok, vēlreiz. B. Futbols. Atbilde ir pareiza. Tas tik bija viens kontroldarbs. Kas par spriedzi? Taču tagad ir laiks, kam mazliet mierīgākam. Iepazīsti nodaļu. Katrai komandai tiks iedot 2 priekšmeti. Komandu uzdevums būs pateikt, kas tas ir, no kuras nodaļas ir šis priekšmets un ko ar šo priekšmetu dara. Nu ko? Tad sāksim. Mūsu pirmā komanda. Jūsējais pirmais priekšmets ir šitais. Kas tas ir? Mēģiniet nesagriezties. Zāģis no metālistiem. Tas nav metāls. Tas nav. Vai nu metāla, vai nu koka. Tas ir metāla. Atceraties, jums ir jāatbild, kas tas ir, no kuras nodaļas un kā to izmanto. Ko ar viņu dara? Metāla zāģis. No metāla nodaļas. Un laiks ir beidzies. Metāla nodaļas, metāla zāģis un griež sīk detaļas metāla. Atbildes ir pareizs. Atbildes ir pareizs, tieši tā. Jūsu otrs priekšmets ir mazliet mazāks. Atgādina skrūvīti. Nu, lemiet, kas tad ir šis priekšmets. Un jūsu laiks sākas tagad. Tas ir juvelieriem. Ļoti atgādina. Tas jau ir no metālistiem. Tas ir kaut kādām rotām. Nav laiks, mums laiks. Ko mēs sagam? Nezinu. Koks. Koks? Patīk koks. Ne jau fotogrāfis. Koks, nezinu. Iespiedums. Tātad jūs atbildes? Mēs minēsim koku nodaļai. Kā to izmanto? Kokam. Konkrētāk atbild, lūdzu. Sit kaut ko, tā kā detaļas. Bam, bam, bam. Ja jau bam, 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 tas varētu būt bambinators. Arī nepareiz atbilde, konkrētāk. Tā liek. Zīmodiņš, tā kā kaut tam līdzīgi. Labi. Labi. Kā viņš sauc? Spiedējs. Nu. Patīk tavs outfits, var dabūt par to punkts. Diemžēl par šo jūs nedabūjat nevienu. Nākošā komanda KK11. Tā, jūsu pirmais priekšmets Ir šitais. Tāda jauka lupatiņa, bet ko ar viņu dara? Un jūsu laiks sākas tagad. Tas nav kaut kādai apdarei. Tas notīrīt varbūt to kameras. Jā, tas varētu būt kamerām tīrīšanai kaut kāds. Man tā izstās pēc apkopēja nodaļas. Apkopēja lupatiņas, ar ko slauka putekļus. Jā, vienīgā problēma, ka mums nav apkopēja nodaļas. Nu jā, tā ir problēma. Jā. Es nekad lielāk no video došu operātoru. No laiks ir beidzies. Nodaļa video operatori. Ar šo priekšmetu laikam tīra to kameras lensu stikliņu. Un kā viņu sauc? Lupatu. Un atbilde ir nepareiza. Visas? Jā. Kādi pareizi atbildīgi. Pareizais atbildes, tātad šis ir auduma paraugs no vides nodaļas, un to izmanto, lai reālu audumu saliktu kopā ar kodiem un varētu pasūtīt tieši to, ko vajag. Cik vienkārši. Jā! Jūsu otrs priekšmets ir šīs, lūk, te spīles. Bet vai tās ir spīles? Ļausim jums izlemt. Jūsu laiks ir tagad. Tas ir, ka es vadiem nav, tas negriež vadus viņas. Mēs kā vadiem mums nebūs. Es nezinu, uz tiem apdarē. Vai arī kaut kādiem, es nezinu, šuvēji nemauc šo. Nē, tā ir šie tekstili. Jā, arī tie paši. Ko tu stāvis? Atbilde. Nodaļa tekstila dizains. Šo priekšmetu laikam, es nezinu, drēbes plēšu.
Stangas drēbju plēšanai? Tas izklausās neticami, ne? Savs kāds knaiblis. Jāatbild nepareizi. Jā, diemžēl. Sagaidām MF11. Pirmais priekšmets ir šitais. Izskatās redzēts. Laiks. Es teiktu normāls fotorāms. Jā, bet atbild jau fotogrāfi. Domā, viņiem dod priekšroku no viņa nodaļas? Tas nav stencilam domāts, varbūt. Stencilam. Jā, bet ar otru pusi moši, tāpēc, ka te ir krāsa virs. Vai arī tas ir vienkārši rāms? Ok, viss. Kas stencils? Stencils. No, laiks ir beidzies. Jūsu atbilde? Tekstila nodaļa, stencils, krāsot. Un nosaukums tātad kāds ir stencils? Jā. Un uzdevums ir krāsošanā? Lai krāsotu. Krāsot. Audumu. Tu uzliec uz audumu un tad... Un jūsu atbilde ir pareiza. Kā nākošais ir šis, vai šitas vispār ir priekšmets, rīks? Nu, to izlemiet jūs. Jūsu laiks ir tagad. Jā, tā bija man pirmā doma arī. Diegam nav tāda. Tagad. Tā ir spola, jā. Un jūsu laiks ir beidzies. Apģērba dizains, spolīta. Spolīta, un ko ar to dara? Diegiem. Un jūsu atbildes ir pareizas. Nākošā komanda MS11. Čau! Jūsējais priekšmets ir šis. Laiks sākās. Es tādu pirmo reizi. Jā, bet tas nav kaut kāds... Tas nav audumam kaut kas. Es arī tā domāju. Man liekas, tas ir audumam. Nepalīdzam kolēģiem. Uzdevumi bija tik aizraujoši, ka pat operatori mēģināja uzminēt, kas tas ir un ko ar to dara. Plūdēšana. Un jūsu atbilde? Metāla apstrāde. Metāla apstrāde, labi. Ko ar to dara? Apstrādā metālu. Bet kā? Precīzāk. Man liekas, ka šitas ir uztaisīts ar metāla apstrādes palīdzību. Šeit ir rīki, šeit nav mākslas darba. Pēc tāda principa ejot. Jūs domājat, ka ar to dara ko? Runājiet, jūs man neko nesakat. Atdziest. Atdzesē. Tātad metāla apstrāde un atdzesē ko? Tas tā kā radiators strādā. Tā kā radiators strādā, tā kā uz viņu uzliek, un tad viņš atdzesē. Un kā tad viņu sauc? Runājiet, mēs gaidām. Metāla apstrādes lieta. Kāds wannabe radiators? Diemžēl jūsu atbildes ir nepareizas. Kas tas bija? Šis ir šķiets no apģērbu nodaļas. To izmanto aušanai. Viņš šķetina diegus. Viņš atrodas tur cauri, izver diedziņus un tad var veidot prievītes. Jūsu nākošais priekšmets ir šis te apaļais. Aplīts. Nomīnēt, ko ar to var darīt. Jūsu laiks sākas tagad. Es zinu, jā. Vai tur nebija divi? Nē, adatas liek iekšā. Šitin adatas. Šitas ir domāts, kur liek adatiņas un viņas tur. Labi. Tekstila dizainam. Un nosaukums? Adatu turētājs.
Un jūsu atbildes ir pareizas! 30 punkti, Melači. Let's go! Ko? Tagad nepārdzīvojiet tiem, kas gava mazāk punktus, jo nākošajā uzdevumā komanda ar vismazāk punktiem varēs varbūt izkļūt vadībā. Un Keisā Hopsā tiekamies nākošajā epizodē. Nu ko? Ols ir klāt? Ols ir klāt. Tieši tā, Ols ir klāt. Un arī 4. un fināla galvenais noslēdzošais uzdevums. Jums būs 3 minūtes, lai uzbūvētu katram savu ligzdu. Esat uzmanīgi un pārdomājiet katru savu kustību. Viena kļūda un jūsu dārgumi ir sabojāti. Nu, tur mēs baigi sapināmies. Uzdevums jau bija diezgan vienkārši. Bija jāuzbūvē piezemēšanās ligzda olai, kur tiks mesta no 2 metru augstuma. Un ola, protams, nedrīkst saplīst. Tātad mums ir priekšā 4 kastes ar 4 dažādiem grūtības līmeņiem. Un tagad ir komandai ar vismazāko punktu skaitu dot iespēju izvēlēties. Ar vismazāko punktu skaitu pagaidām izskatās, ka ir MO 12. Vai viņi riskēs? Viņiem ir jāriskē, viņiem nav izvēles. Visgrūtāko līmeni. Atcerieties, jo jums ir grūtāk un vairāk punkti, jo mazāk tur ir materiāli. Ar ko? Labi. Tas ir jūsu izvēlēm. Otrais mazākā punktu skaita ir KK11. Kuru kasti jūs vēlētos? 3? Lūdzu. Un tagad ir mūsu 2 līderi, kuriem ir vienādi punktu skaiti. Tātad jums būs uzdots izvēlēties vienu stiprāko jūsu komandā, abām 2 komandām. Vienu stiprāko cilvēku, kurš nāks un piedalīsies ātrā minispēlītē. Jums 2 būs tāda ļoti skaista bērnu spēle. Akmens, šķērs, papīrītis. Stiprākajiem visu izšķirs veiksme. Ne tikai veiksme. Akmens, šķērs, papīrītis ir arī stratēģija. Akmens, šķērs, papīrītis, 1, 2, 3. Nu, akmens, šķērs, papīrītis, 1, 2, 3. MS11 būs pirmspēdējie, kur izvēlās kastīti un kuram vēl ir izvēle. Kurus punktus? 72. 2, labi. Jūsu kastē ir širā. Tad MF11 paliek viena kastīte, ar ko izvēlēties. Sākās. Atgādināšu, kastes nedrīkst izmantot kā ligzdiņu. Kāpēc es domāju, ka tieši viņš tur trāpīs tā kā šeit, Baltajā? Es ceru, ka viņš trāpīs. Viņš trāpīs šeit. Ir 10 sekundes, Džeki. Jums ir 10 sekundes. Izskatās, ka jums reāli nerūp jūsu dārgumi. Tas ir skaisti, noformēts. Skaisti, jā, bet man šeit, ka tur saplīst. Tātad laiks ir beidzies. Visi nos no ligzdām savām. Nu, te ir tāda laba katastrofa. Nu, labi. Ar ko mēs varētu sākt? Šajā mēģināsim. Kā jums liekas? Būs labi. Būs labi? Nesaspīd? Es ceru, ka man neuzšliksīsies. 3, 2, 1. Nē, viss kārtībā. Viņi nesaplīs. Visi aplaus. Viņi izturēs? Nē, zinu, ka neizturēs. Jūs domājat? Neizturēs? Tas izdzīvoja. Punkti jums. 3, 2, 1. Tomēr sanāca. Mēs varam pākstīties, viņš arī.
Ievelkam elpu. 3, 2, 1. Es tev teicu. Skaņa bija tāda, ka es sapratu, ka mums ir zaudētājs. Saplīsa! Es tā ceru. Tas skanēja ļoti traumatiski, bet jūs izdzīvojat. Malečs, viss. Visu olas izdzīvoja. Jūs esat lieli maleči. Pagā, kurš tad tika finālā? Tie ir MS11. Man šķiet, ka mēs labi pastrādājām. Bija jau kaut kādas sīkas kļūdiņas. Mēs jau tikai mācāmies, profesionāļiem arī tā gadās. Nu ko, tad tiekamies nākamajā spēlē? Tiekamies nākamajā sērijā.